Bērnībā mēs visi sapņojām par visdažādākajām nākotnes profesijām, taču, kad pienāk laiks izvēlēties, kā zināt, kas ir pareizā izvēle? Pienāk izlaiduma laiks, skolēni absolvē savas mācību iestādes un nu jāspēr nākamais solis, jāizlemj par nākotnes profesiju. Dažiem skolēniem jau sen ir skaidrs, taču dažiem nav ne jausmas, ar ko vēlas nodarboties nākotnē. Latvijas augstskolas piedāvā ļoti plašu studiju programmu klāstu, kā arī atrodams vairākas citas iespējas, kā apgūt profesiju. Taču jauniešiem nereti ir grūti izprast, kas būs piemērotākais tieši viņiem. Sākumā tas bija grūti, bet tagad es jau apmēram zinu, ko es gribu un ko es darīšu. Palīdzību karjeras izvēles jautājumos iespējams meklēt Nodarbinātības valsts aģentūrā, kur atsaucīgi speciālisti laipni atbildēs uz jautājumiem, kas radušies, kā arī piedāvās iespēju izpildīt dažādus testus un informēs par iespējām gan studiju, gan darba izvēlēm. Un kāpēc jānāk droši vien tajā mirklī ir, ja es sajūtu šo vajadzību, ka man ir nepieciešams aprunāties ar kādu par savu nākotni, par karjeras jautājumiem, par izvēles jautājumiem, par izglītības iespējām, par darba iespējām. Ja? Tātad, ja man vajag palīdzību, tad es nāku un viņu meklēju un varu arī viņu saņemt. Savu izvēli esmu izdarījis to, ka es turpināšu mācīties līdz 12. un pēc tam iešu uz profesiju. Jā, bet kaut ko jau palīdzēja, protams. Viens no populārākajām studiju programmām ir ekonomikas un vadības fakultātē piedāvātās. Šī ir lielākā fakultāte Latvijas universitātē. Tajā studē katrs 3. šīs augstskolas students. Tieši nī. Tāpēc, ka, man liekas, ka daudz uzskata, ka šeit var viegli viņu pabeigt. Un pēc tam arī šī profesija vairāk darbos nodara. Plaši profili tas ir. Tāpēc. Es sākumā gribēju iet banka augstskolā mācīties, bet tur es sapratu, ka nebūs tas, ko es gribu. Un es atradu, ka šeit var apdrošināšana mācīties, un citās augstskolās tā nebija. Taču ir daudz lielisku un perspektīvām bagātu profesiju un studiju programmu, ko jaunieši izvēlās nelabprāt. Reti, kurš skolnieks pēc vidusskolas beigšanas dodas mācīties bibliotēkas zinātni, pedagoģiju vai mašīnu būvi. Ir jaunieši, kas vēlas studēt vai strādāt ārzemēs. Došanās uz ārzemēm ir pozitīvs solis, ja jaunieši pēc kāda laika nolemj atgriezties Latvijā un dalās ar savu iegūto pieredzi. Manuprāt, ārzemēs vairāk iemāc nekā Latvijā, jo daudzi, kas ir bijuši mācīties ārzemēs, saka tā arī, ka ārzemēs labāk māca, savādāk iemāc nekā Latvijā. Latvijā tikai pēc tam teorēmām iemāc un visu. Taču kamēr viņi ir prom, netiek maksāt nodokļu valstī, no kuras aizbraukuši. Tādējādi, piemēram, ir grūtības izmaksāt pensijas Latvijas sirmajai paudzei. Mācības, domāju, ir ļoti labi ārzemēs, un tur var iegūt jaunu pieredzi un tā, bet par strādāšanas uzskatu, tas ir galīgi garām, kad vienkārši cilvēki iznieko savu daļu no dzīves, viņi aizbrauc, nostrādā piemēram 5 gadus, un viņi lasa sēnes vai zemes vai kaut ko tam līdzīgi, dara tādus vismelnākos darbus, un viņi par to saņem atalgojumu, kas šķiet diezgan liels, bet dzīvošana ārzemēs taču arī diezgan dārga. Un kāda būs tava nākotne? Līva Romane, Kuntība Berzīnska un Agita Ekmane projektam Jaunieši par demokrātiju.